Pirmā biznesa radio projektors. Nu jā, projektors ir, varētu teikt, pat ieskrējies tāpat kā jaunais gads. Dažiem jau viņš ir tepat tikai aiz stūra bijis, daži jau viņi veiksmīgi nosvinējuši, bet dažiem ir jauni, lieli, ģeniāli projekti. Un tieši tāpēc es esmu kopā ar Kasparu Gēgeri, ceļojuma bodes valdes priekšsēdētāju. Un, Kaspar, es saprotu, mums ir jānoģībst izdzirdot tik labu, tik ģeniālu, tik foršu ideju vai tik labu projektu no jūsu puses. Jā, sveiciens visiem jaunajā gadā. Ceru, ka tas būs ceļojumiem bagāts un interesants. Mūsu jaunais projekts, ar ko mēs jau atklājām šo 2015. gadu, ir ceļojuma bode Premium. Tas ir pavisam jauns ceļojuma koncepts. Esam salikuši kopā savu līdzinējo jau gan ilgo pieredzi dažādu ceļojumu piedāvāšanā. Un tad, ko nozīmē premium ceļojums? Tas nav vairs ekonomiskais, bet tas arī nav nekas ekskluzīvs vai VIP ceļojums. Es atvainojos, tas nozīmē to, ka tu orientējies uz to vidējo klasi vai vidusšķiru, kur, kā saka, mums viņas nemaz nav. Vai ir tomēr jau? Ir, bet grūti nodefinēt, kur viņi sākās un kur viņi beidzās. Automobīļiem premium klases, tas ir latvietim ļoti saprotams jēdziens. Tātad, tas tāds foršs Volkswagens, neapvainosim citus, jā. Bet, ja tev ir jāsalīdzina tātad šis ekonomiskais vai budžeta ceļojums un VIP ceļojums, drusciņi par tām naudiņām, jo biznesā mēs skaitam santīmiņus, kad viņi bija, skaitam latiņus, kad viņi bija, tagad, protams, eiro un centus un dolārus. Jā, ekonomiskais ceļojums, kas ir lētākie piedāvājumi, ir gana plašs klāsts, kur braucam vispār ar autobusu, lai ietaupītu transporta izmaksām. Premium ceļojumam autobusi tiek izmantot tikai īsiem vietējiem pārbraucieniem. Lidojam ar lidmašīnām. Tas pats ar viesnīcām. Nedzīvojam vairs nekādās 2 zvaigznēs, nekādās pavisam vienkāršās. Pamatā tās ir 4 zvaigznes jau ar labām atsauksmēm. Varētu teikt, tikai jaunā gadā esam sākuši labi dzīvot. Varbūt tagad precīzāk par šiem te premium klases ceļojumiem, uz kurien tad viņi mūs aizvedīs vai kur jūs viņus aizvedīsiet, tie, kas viņos piedalīsies, protams. Premium klases ceļojumi ir ar tiešajiem reisiem un pārsvarā tas ir vidusjūras reģions, tie ir Eiropas dienvidi, tikko mums bija jaungada sagaidīšana Marokā, Marakešā, un kā nākamais premium ceļojums, uz kuru vēl var pieteikties, ir brīvas vietas, ir Kanārijas salas, bet ne visiem labi zināmā Tenerife, bet tā būs Fuerteventura. Nākamais laiks ir, kur mums ir vairāk ceļojumi, ir lieldienas. Kā zināms, visiem ir papildus brīvdienas, mazāk jāņem atvaļinājums, un lieldienās mums ir 3 premium piedāvājumi. Viens ir uz Spānijas dienvidiem uz Andalūziju, starp citu jau būs agrs pavasaris, jau sākas pirmās ziedēšanas un tam līdzīgi. Būs lieldienās uz Itālijas Amalfi skaisto šo te piekrasti, kur mums arī ir plānots īpašs pārgājiens, kura laikā jau varēs arī kādu orhideju ziedēšanu visdrīzāk novērot un citas jau pirmās pavasara skaistās lietas. Un lieldienās vēl 3. Premium ceļojums uz Madeiru, arī tiešais reiss no Rīgas uz Funšalu. Madeira arī fantastiska ar savām kalnu ainavām, klintīm, ielejām. Tas nozīmē to, ka būs arī jauni projekti, gan pirmajā biznesa radio, gan ceļojuma bodē. Un es atgādinu, ka mēs bijām kopā ar Kasparu Gēgeri, ceļojuma bodes izdomātāju, valdes priekšsēdētāju un izcilu turismu speciālistu. Bet, kā zināms, dzīve, ceļojumi un projektors turpinās šodien, rīt, parīt un mūžībā.